Labdien! Šodien mēs mēģināsim uztaisīt vienu tādu sarežģītāku ēdienu, bet mani vecāki stāstīja, ka es pirmo reizi to iztaisīju kaut kādā 6 gadu vecumā, tas ir pirms skolas, un tās ir pankūkas. Kā zināms, pankūkām ir vajadzīgas ļoti daudz un dažādas sastāvdaļas, bet šodien es pamēģināšu uztaisīt viņas no tādas vienkāršas sastāvdaļas kā saldējums. Tīri teorētiski tur jābūt visam, kas ir vajadzīgs pankūkām, izņemot pašus miltus, tātad sastāvs, piens, kas tas tāds ir, sviests, cukurs, ūdens, glikozē, sausā siera, Dievs, sausais vājpiens, saldējs krējums. Respektīvi, viss kaut kas, tīri teorētiski ieskaitot arī olas. Tāpēc pamēģināsim kaut ko tādu. Ņemam tātad šo te saldējumu. Protams, saldējums ir pirms tam vajadzētu pakausēt. Ja jums ir mikroviļņu krāsns, vienkārši paņemiet, iemetiet to mikroviļņu krāsnī. Man tādas krāsnes nav, es vienkārši atstāju uz nakti leduskapī nesaldētavā. Tāpēc tas saldējums ir šķidrs. Jāatrod vēl tāda lieta kā milti. Reku mums ir milti. Un jājauc iekšā. Atradīsim kādu karoti. Tā. Un lēnā garā. Daudz uzreiz neberiet, tāpēc, ka sajies vienkārši visu kunkuļos. Jā, tā. Pamazām. Saldējums ir labs vēl ar to, ka tur viss ir ļoti labi saputots, sakults. Mums nekas nav jāuztraucās, ka mēs kaut ko nesamaisīsim. Tā. Vienīgais, ko es ieteiktu, varbūt iebērt šķipsniņu sāls. Lai sāls nav domāta garšai, bet sāls ir domāta kaut kādai ķīmiskai reakcijai, lai notiktu, lai tie milti būtu, nezinu, viskozi, plūdenāki tādi, kaut kādi, ja. Un tad mēs, jā, vēl bišķiņ miltus vajag. Tātad atkal attiecības man nav ne mazākās nojausmas, vienkārši jāskatās, kā šī te masa izskatās. Tātad, ja jūs gribat tā saucamās plānās pankūkas, lielās pankūkas, tad jums vajag šķidrāku masu. Ja jūs gribat tās mazās pankūciņas, tad jums vajag biezākas. Nu, šodien man izskatās, ka es taisīšu laikam mazās pankūciņas. Un tāpēc tā masa, jā, būs jāuztaisa vēl biezāka. Vēl bišķiņ pieliksim miltus. Teorētiski mazajām pankūkām var likt arī naža gala sodas, bet ar sodu esat ļoti uzmanīgi, jo ja sodu iebar par daudz, tad ļoti negaršīgs tas ēdiens kļūst. Tas attiecās uz jebko, kur jūs barat sodu klāt. Tāpēc es personīgi iztieku bez tās. Nu tā. Redziet, mums skaista masa ir. Cik es tur iebēru kādas 2 karotes šīs te, šo te miltu. Paņemam, iedarbināsim tā, panna mums ir tīra. Un panna jābūt ir, protams, karsta. Augstā pannā mums nekas nevar gatavoties. Tā.
Liekam mūsu pankūciņas. Un viņas gatavojās diezgan ātri. Redz, skatāmies, kas tur notiek. Burvīgas. Tā kā īsts pankūkus. Ir gatavā. Super! Ja mums liekas, ka uguns ir par lielu, nogriežam bišķi nost. Pagaršosim, kas mums tur sanāca. Garšīgs. Jāpatīk ļoti. Thank you.